Kaut ko saspiedu pirms sākam. Nu, labi, tad mans ievadiņš, un tad jau es novirsu pie jums. Let's begin. Uh, hmm. Izklausās, ka tu gaidi balsi no augšas. Jā, izklausās, ka ir atbalsts no Lūdzu. augšas, bet mēs esam sākuši. Šis Ok. tev kā televīzijā strādājot, šis awkward brīdis, kas varbūt aiziet blūparos, kad runā ar Helēnu, bet formātā nē. Nu, čau, sveiciens visiem, jā, neliels apjukums mūsu pusē, bet prieks jūs redzēt, sveiciens pavasarī, un jā, pirms mēs sākam varbūt šo te šīs dienas diskusiju, jau arī aizkadrā minēju lielu paldies un nevarēju sagaidīt šo te sarunu ar mūsu šīs dienas dalībniecēm, Lauru un Mariku. Vēlējos veikt arī vienu novērojumu no savas puses, kas arī veicināja šo diskusiju un sarunu, kad šo pēdējo mēnešu laikā man ir bijusi iespēja satikties ar vairāk nekā 80 uzņēmumiem Latvijā dažādās industrijās izmēros. Un ir viena tāda tiešām lieta, par ko es pamanīju, kas tendence arī, kas arī atkārtājās no nozares uz nozari, bija vēl aizvien iekšējā komunikācija un arī tā pati darbinieka iesaist, lai arī par to, cik ir tas runāts pēdējos gados un vispārīgi kopumā. Nu, tas ir viens no tādiem arī lieliem izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmumi saskarās arī mūsdienās. Īpaši to var redzēt mazumtirdzniecībā, ražošanā, loģistikā, vai arī komandas, kuras strādā attālināti un ikdienā varbūt netiekās. Bet, protams, tas ir tikai tāds mans uz šī brīža novērojums, un arī citas komandas saskarās ar šādiem līdzīgiem izaicinājumiem. Man liekas, ka problēma bieži nav tajā, kā šī komunikācijas nav, vai viņas kā neeksistē. Tā tomēr mums ikdienā ir daudz un dažādi kanāli, kas norisinās tomēr, un ziņas tiek sūtītas. Bet jautājums ir vairāk, vai tās patiešām sasniedz šo cilvēku, un vai viņš ir informēts, iesaistīts, un izprasts un uzklausīts. Vai tas viss arī pārvēršas tādā reālā iesaistē. Tā kā šodien mums ir divas viesņas dalībai. Mani sauc Nauris Vītols. Es esmu jau konsultants HR procesa automatizācijā un pārstāvu MELP Latvijā. Un šodien mums ir tāda tēma, kur mēs nedaudz teleportēsimies uz burvju pasauli, kas nesen sāku savam dēlam vakaros lasīt grāmatas, un tāpēc arī tā tēma radās. Ja mums būtu patiešām burvju nūjiņa, mums būtu burvjomvārdi, ko mēs darītu ikdienā, lai mēs varētu ideāli sasniegt šos procesus. Iepazīstināšu viņu, jūs jau droši vien esat zinām ar mūsu spikeriem, bet tāds kontrola testa jautājums, Laura, tev. Ja tu būtu Harry Potter pasaulē un tev būtu uzlikta tā šķirmīca, kā tu domā, kurā no torņiem tu trāpītu? Un to varbūt var padalīties arī, jā. Tā, pagaid, kur izstāst man vēlreiz, ko tu no manis gribīji dzirdēt, kas ir tā pareizā atbilde. Tas ir pareizā atbilde. Vai ne? Labi, tas tāds Korektā. joks. Tu nesaki slīdenis, tā ir pareizi. Jā, Edē, to es zinu, tik daudz es zinu. Jā. Man asociēs to gribu. Bet jā, Laura, paldies, ka piekrīt. Varbūt padalies ar, kāda ir tava pieredze un kur tu pārstāv. Jā, tad sveiciens visiem. Vēlreiz mans vārds ir Laura. Es šobrīd lielāko savu darba dienas daļu pavadu TV3 mājā, un tiem, kuriem šķiet, ka tur vien pāris desmit cilvēki, nu nē, mēs esam te 300, tātad tas, ko jūs redzat televīziju ekrānos, dzirdat rāģiņā un arī online medijos. Tāpat es esmu arī treneri Franklin un Kovī, tieši strādāju ar vadītājiem un papildus arī sniedzu konsultācijas HR jautājumos, kas ietver stratēģijas, vīzijas, misijas, komandas sadarbības. Un, protams, man tā sirdslieta ir vadītāji, un te jau arī būs viena atslēga šodienas mūsu sarunai par vadītājiem, cik ārkārtīgi liela loma īstenībā viņiem ir.
Lūk, tas par mani tādos 3 vārdos un par to iekšējo komunikāciju. Tanī mirklī, kad tu, Nauri, man uzaicināji uz šo sarunu, es patiešām man ir grūti. Es ceru, ka mums ar Mariku vedīsies ārkārtīgi feinas sarunas, jo tas nav vienkāršs temats un tur ir ārkārtīgi daudz lietas, no kurām pusēm paskatīties, lai tas sasniegtu to mērķa auditoriju. Kaut gan īstenībā, iespējams, ja mēs paskatāmies no tās otras puses, viss iespējams ir pavisam vienkāršāk nekā mēs domājam. Jā, tikai vajag burbuļoņu. Tikai vajag burbuļoņu. Jā, paldies, Laura. Marika, jā, varbūt tev ir, jā, kurā tu no torņa būtu? Skaidrs, ka Grifindorā, tāpēc, ka mēs neko nezinām par tiem pārējiem 2. Tāpēc es nevaru spriest. Mēs zinām, Elšpūtis, jā, bija, un jā. Un kaut kāds kraukuļnāks, bet mēs neko nezinām. Jā, jo galvenie varoņi bija tieši no Grifindora. Es esmu tieši komunikācijas nozarē, un tur jau es esmu vairāk nekā 10 gadus. Man ir reāli palēmējies, jo man ir bijusi iespēja strādāt gan ar ārējo komunikāciju, gan arī ar iekšējo komunikāciju. Vienlīdz ilgi un vienlīdz dziļi. Un šobrīd, un arī tā darba forma bijusi ļoti dažāda, jo es darbojos gan aģentūrā, vairāk to ārējo komunikāciju, un arī in-house ar iekšējo. Un šobrīd, jau kādi 6-7 mēnešus, es esmu kā konsultants dažādiem uzņēmumiem un arī privātiem klientiem, vadītājiem, galvenokārt strādājot pie personiskā zīmola, kur es esmu atkal pavisam citā darba organizācijas formā, kur darbojos kā neatkarīgs konsultants, jo tas ļoti labi sakrit ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tas viss tagad nopūšās, jo ir bērnu kopšanas atvaļinājums, un kāpēc tur vēl kaut kas ir jādara. Bet man sakrīt, ka man bija kaut kāds laiks, un man bija iespēja to savu sapņus realizēt un to arī darīt. Un papildus, kas man ļoti patīk arī likt savā praksē, darbībā, ir arī, jo es esmu pasniedzēja RISABā, un es arī kaut kādas teorētiskās lietas vai kaut kādas datus reizēm iepinu, kas varbūt iedod kaut kādu segumu visā tajā, ko es daru un ko es stāstu. Un varbūt jau sākot to diskusiju un sākot kaut kā to atverot, vairāk skatoties tieši no tās komunikācijas, tad, un arī darbojoties abās šajās nozarēs, tam ir tāds viens ļoti, ļoti svarīgs secinājums. Un tā kā mums ir stunda, tad es varbūt nevis to long story short, bet es varbūt to long story tad tagad iesākšu, mēs varam par to padiskutēt. Proti, kad mēs domājam par... Droši, bet kad es pārtraucu, pirms tu turpini, es gribēju minēt mums arī skatītājiem, kas skatās mums tiešraidē, jūs droši čatā uzdodat jautājumus, tiklīdz būs iespēja, mēs uz tiem arī atbildēsim. Tā kā, jā, mūsu aicinājums arī iesaistīties un arī varbūt atstāt savu pieredzi un varbūt kādu jautājumu, ko mēs varētu apspriest, jo mums ir patiešām stunda laika. Un, jā, tad, Marika, lūdzu, atklāj diskusiju un iesāc ar to, ko tu vēlējies pateikt. Jā, vienkārši par tām sinerģijām starp ārējo un iekšējo komunikāciju. Jo, kad mēs domājam par ārējo komunikāciju, mums nāk prātā mārketinga aktivitātes, reklāmas, sabiedriskās attiecības. Tad, lai mēs sasniegtu savu auditoriju efektīvi, tad tāda ir veca teorija, bet tāds tā kā 7 saskarsmes punktu teorija, 7 touch points. Lai tu nodotu efektīvu vēstījumu, tu to dari 7 dažādos kanālos. Tagad skaidrs, ka tas kanālu skaits ir daudz lielāks, jo ir arī digitālā komunikācija, un arī no nozares tas ļoti, ļoti varīja. Ja ir sarežģītāk nozara, tie kanāli ir vairāk. Tas, protams, nenozīmē tādas operatīvās ziņas, bet, ja mums gribam kaut ko svarīgi pateikt, mums to vajag pateikt dažādos veidos un dažādos kanālos. Un tagad mēs esam nodevuši to dažādos kanālos, tad mēs to vēstījumu nevis tikai tā visur nokopējam, bet arī to pārveidojam, pielāgojam konkrētajam kanālam. Ja? Tātad mums ir dažādi kanāli, otrs, es tev nesaku, cik daudz, kā to strateģiski veidot, bet teorētiski. Un mēs to vēstījumu tātad pamēram, piemēram, preses relīzā strukturējam vairāk, ir formālāk, sociālos mēdījos saskaldam šos vēstījumus. Tad kāpēc mēs šo principu neievēram iekšējā komunikācijā? Nav tā. Ja? Tātad tas, ko es redzu savā pieredzē un arī strādājot organizācijā, mēs tā nedaram. Viens ir resursu. Parasti es nespēju par visiem, bet no savas pieredzes, arī konsultējot, arī darbojoties, tas ir viens, varbūt paveicis ir 2 cilvēki, kas to dara, un ir mazāk resursu un mazāk iespēju, un tas daudz vienkāršākais veids, tas ir tāds klasisks, ka tu paņem no ārējas komunikācijas preses relīzi un iekopēji intrā tieši iekšēji darbiniekiem. Tātad šo principu neievēro. Es tagad varbūt neiešu detaļā, kas tur būtu jādara, kāpēc, bet es gribēju šo atklāt, ka tie kanāli un tā vēstījuma pielāgošana ir tas ļoti, ļoti būtiskais aspekts.
Man liekas, tas ir ļoti aizvien vēl secējums, jo kanāli ir vaišā ikdienā arī pat novērojis. Bet, ok, Laura, Klau, tavs skatījums, ja mēs runājam par šo tēmu, par kuru pieskārās Marika par šiem vairākiem kanāliem, un mūsu šīsdienas tēmu, šo te hipotētisko iespēju ar buļu viņu paburt un redzēt, kā tu domā, kas būtu tāds visefektīvākais veids, kā sasniegt darbiniekus? Es noteikti parakstos zem tā, ko Mārika teica, arī man daļa pieredzes ir mārketinga iekšējā ārēja komunikācija, un absolūti piekrītu šim. Tas, kur es varbūt varu nokomentēt, kur mēs esam atraduši tādu labu vidusceļu. Mums arī resursi ir par maz, kā jau ir katrā organizācijā, bet viena lieta, kas mums ārkārtīgi labi strādā, ir sinerģijas starp HR un mārketingu. Mēs esam roku rokā, kā cimds ar roku, tiešām. Mums ir noteikti vēl kur augt, bet mūsu tā kopēji uzsāktie soļi ir parādījuši veiksmīgas lietas, kuras nu jau brīnišķīgi parādās arī rezultātos. Un rezultātos es domāju to, kur darbinieku atgriezeniskā saite mums parāda, ka mūs sadzird. Un viena lieta, ko es gribētu pateikt pie tās komunikācijas un burvi nūjiņas, ir komunikācijai ir jābūt tur, kur notiek darbs. Jo tas, kur mēs minējām, tu, Naura, pieminēji tieši first line cilvēkus, kur mēs varbūt neaizklauvējamies līdz viņiem. Jā, jo ja mēs paskatāmies tie, kuri domā komunikāciju, kur viņi strādā, ko viņi dara, un kā tā informācija aiziet līdz tiem cilvēkiem, kuri patiesībā, iespējams, piemēram, mūsu organizācijā, mums ir cilvēki, kuri strādā, kuri rada saturu. Viņi ikdienā, viņi no rīta, kā atbrauc uz darbu, tā viņi ir izbraukuši, veidojot sižetus, operatori kopā ar mūsu žurnālistiem dodās izbraukumos. Viņš jau tajā ikdienā, iespējams, nemaz neredz manus televizorus uzliktos vai pie kafijas automātu uzliktos QR kodus, un jautājums, kuras viņam to informāciju aiznes. Jā, lai viņš saskartos ar to, lai tas kanāls būtu arī sasniedzams viņam. Tā būtu droši vien pirmā šķautne, kuras aicinātu tik vienu padomāt, tie, kuri domā šo komunikāciju, kur tad viņa aiziet pēc tam, un vai jūs esat padomājuši no tās otras puses, kur notiek viņu darbs. Es nezinu, kā tev, Marika, šis? Man ir arī tādi divi komentāri par šo. Protams, pilnībā parakstos. Mana pieredze bijusi tāda diametrāli pretēji. Tātad esmu vadījusi iekšējā komunikācija organizācijā, kurā zem frāzes ieliekam ziņu intrā nozīmē iekšējā komunikācija. Tā ir viena galējība. Tur tad es ieteiktu, droši vien es visiem ieteiktu nenovērtēt par zemu stratēģiju un stratēģisku pieeju, kur jau šīs lietas un tas, ko tu saki, saprast un veidot šo komunikāciju tajā darbinieku tīklā un tur, kur tie darbinieki strādā, un sākt ar to, jo ielikt ziņu intrā cilvēkiem, kas, piemēram, darbojas mežā ikdienā un veic nomērīšanu, vai tie, kas darbojas ražotnē, kuriem daudz efektīvāks par vadītājiem. Mēs pieskarsimies, bet daudz efektīvāks ir komandas vadītājs vai mūsu vecais analogais plakāts vai mobilais komunikācijas veids, par ko arī mēs droši vien pieskarsimies tām tendencēm. Tad tas ir viens, un ir bijusi diametrāli pretēja sajūta, kuras atnāk, un es saprotu, ka es jau kā komunikācijas cilvēks grimstu vienkārši tajā pārbagātībā, kas tur jau sanāk tā fragmentācija un prioritāšu trūkums, kur mēs vairs nesaprotam, kam pievērst uzmanību. Un tur arī tā mana burvju nūjiņa ir vienkārši, jo ir organizācijas, kur ir daudz ziņu. Es domāju, jums, Laura, arī ir daudz, kas notiek, un tad ir ļoti tā, meistarīgi jāžonglerē, lai to novadītu efektīvi, un tad arī ir tās prioritātes, ka, piemēram, kā mēs darījām, tad ir tā drošība, tad ir tās operatīvās ziņas, kas notiek darbā un darba organizācija, un tad ir tikai tās ziņas. Softīgās, jā, noteikti. Es tev šajā parakstos, un mums tikko nesen, kā bija, parādījās, es redzu vienkārši, ka intrā ir ielikt viena informācija, un es savai komandai jautāju, kāpēc mums šī informācija tur ir? Jo es saprotu, ka tā ir tāda, kuru, ja cilvēks gribēs, viņš aizies atradīs, bet tā noteikti nav tā, kuru mēs dotu tajā visā informācija jūklī, jo ja mums ir jāatcerās, ka mēs neesam vienīgie, kas tam cilvēkam dod šo informāciju, viņiem visticamāk ir miljonus čati bērndārzā, skolā, interešu pulkos, un vēl ir viņa dzīve, un tāpēc neuzskatīt par aroganci, ka mēs esam vienīgie, ko viņi lasa. Jā, tāpēc man šķiet, stratēģija tas ir kā numur viens minimums, ka mums ir jābūt skaidram
skaidrām līnijām, kā mēs komunicējam, lai mēs nepiesārņot šo te lauku, un lai cilvēkam, kurš to lasa, viņš saprot, kāpēc tā ziņa līdz viņam ir atnākusi, ka tas ir svarīgi viņam to izlasīt, jā, vai saņemt. Man šķiet, ka bija viens jautājums, Naura Perēze. Jā, bija, bet pirms mēs pieķeramies Ivo jautājumam, gribu arī minēt to, ka saklausot jūsu teikto par šo te, kā tu noslēdz ar segmentāciju, ka tam cilvēkam jāsaņem tās ziņas, kas ir viņam valīdas, un arī Marika arī par tevis minēto es sadzirdu, ja man būtu buri nūriņi, tad būtu, ja varētu uzsist un visiem būtu šī informācija pieejama kabatā, un tā īstenībā arī mūsdienās ir, tikai jautājums ir cits, vai mēs esam gatavi spērt so soli, ja mūsu personāls nav tehnoloģiski pratīgs un ar vietelefoniem sasniedzams, kas ir ļoti svarīgi. Mūsdienās, cik es arī, man arī pēc tam būs komentārs par šo, bet jā, Laura, tad mums ir jautājums no Ivo. Sveiks, Ivo! Citai, būtu interesanti definēt problēmu ar iekšējo komunikāciju. Kāda tā ir? Kādu piemēru un kas ir konkrēts? Otra lieta - komunikācija ir divvirziena. Man dažreiz liekas, ka daudz tiek runāts par info nodošanu un problēmu ar to. Paldies! Jā, tad saprotu, ka mums šo te būtu interesanti definēt hipotētisku problēmu, kuru mēs ikdienā saskaramies, iekšējo komunikāciju un kāda tā ir, kādu piemēru un kas ir konkrēts. Šeit es varu pieņemt ļoti īstenībā labu piemēru - ražošanas uzņēmums, administrācija. Ražošanas sektors, administrācija atrodas, protams, vienā galā, ražošana citā, un ir jūtama, un viens no lielākajiem izaicinājumiem ir plaisa, kas ir starp administrāciju un ražošanu, un otrs ir tas, ka nav oficiāla kanāla, kur nodot šo te, informāciju. Un, es nezinu, tāds varētu būt problēma vai hipotētisks gadījums, varbūt, jā, jo ar šo patiešām saskarās ļoti daudz arī ražošanas uzņēmumu un frontline uzņēmumu darbinieki Latvijā. Kāds varbūt, Laura, ir Laura, tavs viedoklis par šo? Es pareizi dzirdu, kad nosaukt tieši, kas ir problēma un kas tā iekšējā komunikācija patiesībā ir, ja? Pareizi? Jā, es to iekšējo komunikāciju redzu kā sarunu, dialogu uzņēmumam ar kolēģiem, kur tajā strādā. Un tas ietver visu, gan to, kas ir operatīvās lietas man kā cilvēkam, kurš tur strādā, gan to, kas ir pārmaiņās, un tad jau ir arī tās softīgās lietas, kas veido, nevis tikai, bet arī, kas ir papildus, kas veido, varbūt iespējams tās ikdienas, kas man uzņēmumu atšķir no pārējiem. Un problēma ir tā, ka tas viens ziņojums, ko uzņēmums gribētu vai vadītājs gribētu savā komandā nodot, nesasniedz visus, jo, manuprāt, tāda 100% iesaista arī ir tāda utopija, par kuru mēs gribētu, kāds varbūt gribētu, bet es nekad neesmu dzīvojis tā un domājis, ka 100% ir jābūt. Starp citu, izstāstīšu piemēru, mums ir klasiski šīs te ik gada apmierinātības aptaujas, un vienu gadu mums bija, manuprāt, pie 90. 5, 6, 7, ārkārtīgi daudz. Es teicu, klausieties, mīļie, jā, būs slikti, jo man jautās, kā mēs šo esam panākuši, ja? Bet mūsu stāstam ir mazliet citur ir izskaidrojums, kāpēc tas ir, un tas bija pie pārmaiņu procesa, un cilvēki mūsu gadījumā, es nepateikšu procentos, bet, vairāk kā 90 atstāja arī komentārus, tādus garus un izteikumus. Un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka te ir izveidots šis raports, jeb drošība, ka viņi saprot, izteiktajam vārdam ir spēks, viņus sadzirdēs, un skaidrs, ka nevienam. Es negribu šeit būvēt kaut kādas ilūzijas, ka mums viss ir perfekti. Noteikti nav. Bet mēs patiešām lasām un reaģējam uz šiem komentāriem. Un tas arī šajā pārmaiņu laikā nodrošināja to, ka tik ārkārtīgi daudzi to pildīja, jo viņi zināja, ka ir jēga pildīt, ir jēga teikt pat to, nevis pat to, bet ļoti īpaši to, kas nestrādā. Tā kā jā, atgriežoties, es teiktu, ka tā ir komunikācija, dialogs starp uzņēmumu un kolēģiem, kur tur strādā, un problemātika attiecīgi ir sasniegt visas dzirdīgās ausis. Jā, es pilnīgi piekrītu. Un Marika, tavs komentārs? Ja es pareizi sapratu to jautājumu, tad mums ir vajag definēt, kur ir tā problēma, kāpēc mēs par šo runājam, un es teiktu, jā, tā sasniedzamība. Bet man atbild jums nepatiks. Tāpēc, ka mēs
Mēs nevaram sasniegt visus, un mēs, tieši tāpat kā Laura teica, mēs ar to nevaram rēķināties. Un es pat teiktu vēl vairāk, un tas ir tas provocējošais komentārs, ko es sākumā teicu, ka tas mūsu uzdevums varbūt arī nav tiekties uz šo 100% iesaisti, bet būt pieejamiem un nodrošināt šo komunikāciju, nodrošināt pareizi, nodrošināt efektīvi, klausīties, ko darbinieki vēlas un darbinieki grib, bet negaidīt, ka viņi lasīs mūsu ziņas intrā un visas mūsu paziņojumus, jo galu galā viņi nav tāpēc, lai lasītu ziņas intrā, atvainojos par tādu triviālu piemēru, bet lai strādātu un darītu savu darbu. Un ja viņi sekotu līdzi katram mūsu ziņai, tad kaut kas tur nav kārtībā. Līdz ar to Tad, kad to saprot un ar šo apziņu arī veido šo iekšējo komunikāciju, tas manā pieredzē bija, tad kaut kā paliek mierīgāk, un tas stress par to, ka viņi nedzird un nesaprot, mazinās. Tad par to divvirzienu procesu. Man liekas, tā kā atsevišķa jautājuma daļa. Protams, ka komunikācija jau pēc definīcijas ir divvirzienu, jau arī trīsvirzienu un vairāku virzienu procesu, nevis tikai vienvirzienu, ka mēs pasakām un tad nekas nenotiek. Un arī tie kanāli, kurus mēs pielietojam, var arī šādi būt. Piemēram, tāds piemērs. Organizācijā, kurā es strādāju, bija tāda stand-up pasākuma, kurā bija vadītāji, kas tā kā iznāca uz piedestāla, un viņi tad deva kaut kāds konkrēts ziņojums par konkrētiem panākumiem, biznesa rādītājiem, operatīvām ziņām, un tad cilvēki varēja viņiem jautāt, un faktiski kā uz tāda... Kā bija tas kas lampā, ar ko lampa noslēdzas ar to pasākumu? Es aizmirsu, kam tas noslēdzas. Ar to roastingu, kur viņi... Jā, faktiski viņi ir kaut kur raustoti, ka tie cilvēki var burtiski viņus tur izjautāt un darīt tā, ko viņi grib. Tā kā tas ir tas viens formāts, bet ir viens milzīgs bet. Tad, kad tu domā Paldies tev. Tad, kad tu domā šos divvirziena komunikācijas kanālus vai veidus, tev ir jāsaprot, kāda ir uzņēmuma kultūra. Ja tev darbinieki ir kūtri un nekad mūžā viņi publiski neko neteiks, tas ir bezjēdzīgi, tad tur ir alternatīva, tur ir anonīmas aptaujas. Tad mums bija arī tādas ideju kastes, kas tāda burtiski tev stāv kaste, kuru tu vari kādu savu priekšlikumu. Tātad tev ir jājūt un jāsaprot, kas ir tā kultūra, un tu nevari veidot šos kanālus, tāpēc, ka tas ir trends un tendence, un tas ir forši, un tas mums dos atgrieznisko saiti, ja tu nesaproti, kāda būs tā darbinieka reakcija, kāda tā kultūra. Un tur ir tā stratēģija, tāpēc tur ir vajadzīga tā stratēģija. Jā, jo tajā mirklī jau tu zini, tāpatās marketingā mēs apskatāmies, kas ir tas tirgus, kurā mēs iesim iekšā, mēs izpētam. Tieši tas pats ir jādara mūsu iekšējo kultūru. Mums ir jāsaprot, kas ir tie rīki, kas vislabāk un veidi, kā mēs runāsim. Un es piekrītu, starp citu, par šo dialogu. Mēs arī es vairākos uzņēmumos iepriekšējā mums bija šī anonīmie jautājumi, kur mēs ļāvām šos anonīmos jautājumus uzdot, un vadības komanda tieši saistē atbild uz šiem jautājumiem. Tāpatās tu tur varēji balsot, kas arī tev pat nav jāuzdod jautājumus, bet tu vari teikt, jā, šis ir jautājums, kurš arī mani interesē. Un savukārt tas arī ir milzīgs signāls tiem, kuri veido to komunikāciju, kas tad ir tie punkti, ar ko mums vēl ir jāpastrādā. Un savukārt mēs mūsu uzņēmumā šeit esam pirmie reizē, kad mēs starp citu izmēģinājām, mums tas absolūti nofēloja. Neviens neatsūtīja anonīmu jautājumu, neviens neatsūtīja, un es biju patiešām sašutusi. Un tas ir, redz, vienā mājā strādāju, es atnāku, taču ir jāstrādā, un nestrādāju. Bet pagāja kāds laiks, mēs tagad esam, kaut kāds mirklis ir pagājis, un mēs pamēģinājām vēlreiz, tā kā šīm idejām nevajag viņas norakt ar pirmo reizi, mēs pamēģinājām vēlreiz, un mēs atkal esam atpakaļ, tā kā mēs šo atkal pielietosim, ļaujot uzdot šos anonīmos jautājumus arī pa vidu šīm te aptaujām, kuras jau klasiski tiek dotas. Man liekas, kas ir interesanti, kad tas, ko arī es esmu novērojis, ka tie veiksmīgākie uzņēmumi patiešām ir tie, kas sniedz iespēju ikdienā arī darbiniekiem atstāt kādu viedokli, sazināties un būt šī divvirziena komunikācijai, ka nav tikai tā, ka mums ir intra, un te nāk tev ziņas, kas tev ir pieejamas tur datorā, kurā tu ielogojies, un tev tur ir 15 ziņas, kas neatiecās uz tevi, bet varbūt 2-1, kas attiecās uz tevi. Tev baigā motivācija to darīt. Tā kā arī, ikdienā mums ir tik daudz, kas notiek, ka ir jāņem vērā fakts, ka darbs tomēr ir darbs, un tas ir attālināts, vai tu esi ražošanā,
Un tā arī, zin, kā interakcija un sasniedzamība tomēr ir. Bet kas ir ļoti svarīgi, jā, zin, kā, mēs arī pāriesim tūlīt pie nākamā jautājuma, ko mums arī ir iesūtījusi. Es domāju, ka jebkurā organizācijā paši tie pamata balsti pilāri ir vadītāji. Un, ja mēs runājam par iekšējo komunikāciju, tad vadītājiem šeit un iesaisti, tad, diemžēl, ir vai arī par godu, kam ir jāgadījās. Par godu. Par godu ir patiešām būt tam starposmam, tam cilvēkam, kas ir starp šo te komunikāciju un iesaisti un vispār organizāciju kopumā. Un līdz ar to tad ir jautājums arī no Raivas. Kādi ir efektīvākie veidi, kā nodrošināt, ka nodaļu vadītāji ne tikai nodod, bet arī iedzīvina iekšējo komunikāciju savās komandas dažādās lokācijās? Jo šis ir ļoti labs jautājums, un šis ir jautājums, kas sāp ļoti daudziem uzņēmumiem, ar kuriem arī man ir bijis tā iespēja tikties. Tā kā, Laura, tev vārds. Man jāapdomā, kā atbildēt uz šo jautājumu, jo tas man uzreiz aizveda ļoti daudz gadus atpakaļ, kad es strādāju un vadīju reģionu, kas ir retail reģions. Un tur šī komunikācija tāda arī bija. Cik man sanāk, kaut kādi 50, 60 cilvēki bija. Un tu viņus nevari vienopus dabūt. Kā tagad atceros, kad mums bija daudz dažādi ieteikumi. Un mēs bijām dažādi vadītāji, kā mēs zinām, mēs esam dažādas personības. Un tas, ko es darīju un man strādāja, komunikāciju es nodevu ierakstot video ziņas WhatsAppā, bet prasīt no katra vadītāja ierakstīt sevi video, tās ir baigi lielais izaicinājums. Ja? Un es to saprotu, es zinu, ka man tas nostrādāja, jo viņiem bija grupā personīga ziņa, viņi zināja, ka tas būs par viņu veikalu, par viņu atbildībām, par viņu KPI-iem, līdz ar to viņi to klausījās, viņiem tas bija svarīgs, un pēc tam bija rakstiski vēl apkopojums. Tad nododot gan video, gan rakstiskajā ziņā. Vai tas strādāt visiem? Nē. Vai tā ir viena no lietām? Jā. Bet pakāpjoties atpakaļ, vadītāja ietekme, viņi pat neapzinās, cik tā ir liela. Mēs arī organizācijā mums absolūti nav ideāli, kā es saku. Mēs šobrīd meklējam vēl veidus, kā to izdarīt. Un tas, ko esmu sapratusi, ka arī vadītājiem ir jāiedod vairāki veidi vai tādas kartes, kā tad viņam to izdarīt. Tātad katrā nedēļas sapulcē 3 minūtes iedot galvenos punktus, B variantā uzrakstīt, C variantā tas pats WhatsApp, ziņu nosūtīt. D variantā iespējams kaut kā citādāk ielikt iekšā, bet viņa vadītājiem ir jāsaprot viņa tā loma, ka viņš ir informācijas nesējs, numur 1, ka tas ir no viņa atkarīgs, un no tā būs daudz lietas viņa komandas iesaistas rezultāti. Un tie veidi, kā to izdarīt. Neprasīt no vadītājiem, lai viņi paši, protams, ir tie, kuri varēs to izdarīt, noteikti, jā, bet iedot viņiem jau taciņas vai kartes, kā tad to informāciju aiznest, kā viņu sapakot līdz tam darbiniekam. Tas, kas pirmais ienāk prātā uz šo jautājumu atbildot. Marika, tavs komentārs par šo? Es vēl gribēju drusku par iepriekšējo, jo Laura arī foršu lietu pieminēja par tām pārmaiņām. Un arī par to atgrieznisko saiti, ka, ja, piemēram, mēs apmierinātības dažādos mērijos un aptaujās prasam, ko tad mēs varam uzlabot, un tad darbinieki arī ik pa laikam iesūta kaut ko, un mēs neko neizdaram, tad nevajag viņam nākamgad prasīt, ko tad mēs varam uzlabot. Tātad darbinieki tiešām sagaida, ka tas, ko viņi lūdz, tas ir kaut kādā mērā, ja tas sakrīt tur ar vairākām pusēm un interesēm, ka tas tiek izpildīts. Un tā atgriezniskā saitē un tā divvirziena komunikācija ir kaut kāda daudz lielāka jēga un pievienotā vērtība. Bet par vadītājiem. Pagaid, Marika, es vēl papildināšu pie šī piedod. Vienkārši te ir 2 lietas. Arī tad, ja jūs izdarat, ir jākomunicē, jo mēs nonācām, es nepateikšu, cik gadus atpakaļ nonācām situācijā, kur mums prasa, mēs izdarām, mums šķiet, tas ir redzams, mēs taču izdarījām. Bet, ja tu atsevišķi to nepasaki, tas netiek ielikts tādā kastītē, ka izdarīts, un mēs kopš tā mirkļa mazliet pamainījām to, nevis mazliet, bet mums pat stratēģijā ir ielikts par lietām, kuras ir izdarītas, ir jākomunicē.
Jo pretējā gadījumā tas paslīd tajā visā mūsu ikdienā garām, un šķiet, tas ir pašsaprotam, ka mums tagad tas ir. Ja? Mūsu gadījumā tur viens ļoti vienkāršs piemērs, bet idejiski. Ja? Tāpēc es teiktu, ka tai komunikācijai jābūt arī, protams, ja netiek izdarīts, tad droši vien ir jāpaskaidro, kāpēc netika izdarīts tas prasītais, un ja tiek izdarīts, tad arī tai komunikācijai ir jābūt. Bet droši par vadītājiem. Obligāti, jo ar uzvarām arī vajag lepoties. Mazām vai lielām, bet obligāti, un tas ir jāparāda. Par vadītājiem. Tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgs posms, un es vairs neatceros, cik tie bija procenti, bet manuprāt, mēs runājam par 70–80% darbinieku, kas atzīst, ka kaut kādas ziņas un būtiskas ziņas viņi grib saņemt no vadītājiem, no tiešiem vadītājiem, un par kaut kādiem tādiem ļoti lieliem notikumiem, pārmaiņām, strateģiskiem biznesa izmaiņām, tad arī no tiem augstāka līmeņa vadītājiem. Tā kā tas ir viens, un tad ir jautājums, kā tu viņus motivēsi komunicēt, kur jau tā viņu tos darbu saraksts un darbu sloks ir ļoti, ļoti liels. Man gurīgi sakot, nav šeit tādas burviņūņas, bet tādas pārdomas drīzāk par šo tēmu. Vispār, man liekas, mēs tagad to komunikācijas procesu, kas attiec uz visiem komunikācijas virzieniem, arī iekšēji varam skatīt, ka tā kā mēs ikdienā komunicējam savām privātā vajadzībām, tas ir veids, kā mēs arī gribētu droši vien komunicēt darbā. Tātad, ja tas ir vairāk WhatsApp ziņas un vairāk caur šo mobilām ierīcēm, tad tas ir visdrīzāk tas, kas arī ir vadītājiem jāļauj. Proti, ko es gribu pateikt, ka jāļauj tie vadītājiem izpaust savas tās organiskos komunikācijas kanālus un veidus, kur viņi jūtas labi. Ja viņi jūtas labi taisīt video, tad tas ir ok, bet tas ir reti. Ja viņiem tās ir kaut kādas asaičī vai kaut kādas ikdienas sapulces, kur viņi pārunā darāmos darbus un lietas, tad tas ir tas kanāls. Ja tad ir kaut kādi citi veidi vai WhatsApp grupas, kuriem droši vien viss ir organizācijās ar šīs WhatsApp grupas, tad tas varētu būt tas. Tātad ļaut varbūt nevis gluži ierakstīt KPIs, ka tev tur jābūt noteiktiem kanāliem un tā, bet tā kā ļautu to organiski izvēlēties un varbūt skatīties nevis no tādas kvantitatīvas metodas, bet kvalitatīvas, tā kā skatīties, kā tad tas, kas viņiem ir jānodod, kas ļoti bieži par darba drošību un tādiem būtiskiem jautājumiem, kā tad tas reāli ierakstās tajā uzņēmuma darbībā, tad vai tā darba drošība uzlabojas un skatīties tā plašāk, nevis tā, šīs jautājums jānodod vai ir nodots čeki, tā kā vairāk uz tiem mērījumiem skatīties tā kontekstā ar to stratēģiju, un, protams, motivēt, un, protams, arī jādod šos padomus, kā to darīt, bet vairāk kā rekomendācijas un padomus, un, protams, arī, kas ir katrā organizācijā, kam rūp sava iekšējā un ārējā reputācija, ir, protams, stiprināt vidējo līmeņu vadītāju tādu komunikācijas prasmes, jo tas ir tāds man kā komunikātoram sāpīgs jautājums, ka mēs nereti komunikāciju uztveram kā tādu atbalsta funkciju. Nē, tā ir vadības funkcija. Ja tas mums ir jāpatur prātā, tā ir ļoti svarīga funkcija, ar kur mēs varam ļoti daudz lielas lietas īstenot, un mums vajag arī šo nodot mūsu vadītājiem, viņus arī apmācīt un tajā ieguldīt. Ko darīt, ja uzņēmumā organizācija ir vadlīnijas, ka mums ir šādi kanāli, kurus mēs izmantojam komunikācijai oficiāli, bet realitātē ir vai tāpēc, ka ir cits reģions, cita valsts un vienkārši citas paražas vai specifika, kultūra, un šīs te kanāls netiek izmantots un nav efektīvs. Laura, varbūt tavs viedoklis. Viss sāks no augšas. Man ir ļoti vienkārši to pateikt, tāpēc, ka mēs paši esam gājuši, mūsu organizācijā ļoti augsts ir drošības aspekti, un tad, kad mēs pārgājām, jums pirms tam bija dažādi kanāli, mūsu ikdienā lietojamie kanāli, bet organizācija kaut kādā mirklī saka, hei, tas nav ok, un mums šī ikdienas komunikācija ir jāpārceļ citur. Vai tas bija nērti? Jā. Kurā mirklī tas mainījās? Tajā mirklī, kad pie vadības galda sēdošie saka viens otram, hei, mums nav variantu, mēs pārējam. Un es teiktu, ka tas bija ļoti īsts mirklis. Es ticu, mums arī pašiem ir ar manu komandu mūsu WhatsApp grupa, bet es būšu godīgi, tur mums ir tādi
kaķu video vai kaut kādi smieklīgie video, kur mēs kur ir jauna ideja, bet tas viss, kas attiecās uz darba lietām, viss ir mūsu iekšējā kanālā. Un es esmu ļoti pārliecināta, ka tajā mirklī, kad augstākā vadība un vidējā līmeņa vadītāji nosaka to toni, tad arī pārējie pievelkās. Protams, es ticu, ka tas ir izaicinošāk, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri mazāk izmanto tehnoloģijas. Es par to vispār nevienā mirklī nesaku, ka tā nav. Tā tas šobrīd ir. Jā, bet tie, kur varbūt tās prasmes izmantot, ir daudz, nu, pat neadvancētākas, bet ikdienā izmantojamas, tad tas strādā. Paldies. Varbūt, Maika, tev arī komentārs, tā kā tu esi darbojusies Eko-Baltija vidē un par šo sasniedzību daudziem kanāliem un tehnoloģisko pratību, jo man arī būs komentārs pēc jūsu, un tad mēs pievērsīsimies jautājumam. Nu skaidrs, ka viens kanāls nav absolūts un nav visiem. Ja? Tieši tāpēc tas, ko es jau minēju sākumā, ka, un arī veidojot stratēģiju vai vismaz kaut kādu plānu, nu, tu tā kā klausies un tu mēģini saprast, kas tad ir tas, kas jau organiski tiek izmantots. Nu, mēs tā pateikt, ka mēs tagad šādi komunicēsim, tas arī varbūt nav diezko prātīgi, jo arī tā kā domāt, kā tas organiski ierakstās tādā ikdienā, kā darbinieki izmanto šos komunikācijas kanālus, un tad arī, teiksim, ja ir kādas pārmaiņas, tas notiek daudz vienkāršāk. Droši vien tas atslēgas moments ir tad klausīšanās, tāds termins, kas tad ir aktuāls konkrētiem reģionam, un ja tas ir kaut kāds cits kanāls, nezinu, tad būt gatavam to arī ieviest. Ja? Tas ir svarīgi, tad būt elastīgiem, laikam, šādos lēmumos, neuzspiest. Es droši vien runāju par tādiem, kas ir saziņas kanāli, čata kanāli mūsu gadījumā. Tieši, ko es biju domājusi, WhatsApp un Teams izmantošana tieši par šo konkrēto kanālu, jo tas ir tiešām no tādas drošības apsvērumu dēļ, ne tāpēc, ka organizācijai ir tāda iegriba, bet tas ir tas, ko mēs varam kontrolēt. Un es ticu, ka lieliem uzņēmumiem tas drošības aspekts būs arvien tāds lielāks fokus, kuram būs jāpievērš uzmanība, un tad tur jāsaprot kā mēs varam uztaisīt tādu win-win šajā, kur mēs skatāmies pēc tiem paradumiem, kas ir mūsu organizācijā, un kas ir tas, ko mēs droši varam atļauties lietot. Es varu pateikt vienu, ka nav noslēpums, ka es domāju, ka arī jums, gan tev, Marika, gan Laura, gan arī citiem mums ikdienā ir Slacks, Jira, WhatsApp, Messengers. Nesaprotu, par ko tu runā. Intranets un vēl 150 viens kanāls, telegrami. Jā. Viens atļautais. Bet patiešām, ja mēs runājam par šo segmentu, arī, ko es minēju, ka tā ir loģistika, retails un ražošana, tad tur, diemžēl, pagaidām tā ir tā kā norma. Kāpēc? Tāpēc, tas ir darbiniekam ērti pieejams, kur viņi tā kā telefonā un ikdienā, bet kā arī tu pat minēji, šeit jau ir jautājumi par drošību, par informāciju, ko mēs nosūtam. Čitčatam, grupiem, nezinu, gamat klubiņam, tas ir ok, bet tādam oficiālam informācijas, plūsmai, tam tomēr ir jābūt, un ir arī ir pieredze ar uzņēmumiem, kas izmanto Telegram savā iekšējā komunikācijā, kur arī ir šīs te problēmas izsekošanā, un nesaproti, tu nodarbini 280 cilvēkus, bet tev Telegram grupā ir 430, un kaut kādi anonymous un vēl kā citi, un it kā tas ir kanāls, bet nav, un tas ir patiešām tāds arī izaicinājums, un mums ir jautājums no Evitas, un jautājums ir sekojošs, kā komunicēt ar dažādajiem darbiniekiem, ja viens WhatsApp caurskrien, cits rūpīgi lasa, bet vadītājs komunicē WhatsApp vai citā kanālā, kur darbinieks caurskrien. Man liekas, es tikko sapratu, ka mēs arī uzsākam par šo sarunu, nezinu, vai atbildējām, bet došu, tad tev vēlreiz, lai tieši uz Evitas jautājumu atbildēt. Marikai, ja? Man? Jā, Marika, tev, Tad es laikam nesapratu jautājumu. Tad jautājums, kā komunicēt ar šiem dažādiem darbiniekiem, ja viens ir WhatsApp caurskrien, cits rūpīgi tomēr lasa, bet vadītājs komunicē WhatsApp vai citā kanālā, kurā darbinieks caurskrien. Tad kā komunicēt ja tev uzņēmumā ir patiešām tikai WhatsApps, un it kā tu izsūti šo te ziņu, tu saki, hei, pieķā mums ir sapulce, kāds it kā izlasa, neizlasa, cits ir atzīmējis, droši vien, ka var arī redzēt, ka neizlasa. Jā.
Ok, nu tas ir tas bija atkal tas stāsts par tiem 7 touchpointiem vai tām 7. Labi, nu, tā kā 7, tas jau ir ļoti daudz priekš organizācijas. Es varbūt drusku pārspīlēju, bet tā tad, nu, tas nekad nevar būt viens. Nu, loģiski, mēs arī ikdienā, ja mēs gribam kādam nodot kaut kādu būtisku ziņu, mēs nevienmēr ieliekam to WhatsApp un tad tā kā paļojamies, ka tas tur aizies un viss būs kārtībā. Ja? Tas, nu, WhatsApps arī nekad nevar būt oficiāls kanāls, ja tā starp citu. Reizēk tas ir neoficiāls tieši drošības aspektu un citu jautājumu dēļ. Nu, tur ir jādomā loģiski par citiem kanāliem, kas ir balstīti tajā, kas darbiniekiem ir ērti un kā notiek darba organizācija un kā viņi strādā. Nu, tā ir tāda īsa atbilde, ka nu, tas ir, nu, taisiet jaunus kanālus un to balstiet uz to, kas ir aktuāls darbiniekiem. Un to var izdarīt, nu, loģiski prasot darbinieku viedokli un novērojot, ko viņi dara un ko viņi patērē. Ja mēs vienkārši domājam, un te ir arī atkal laba analoģija ar sociālajiem mēdījiem. Tad ir uzņēmumi, kuriem ir sociālajie konti, tā kā sociālo mediju konti visos. Ja? Vajag, nevajag, tur ir auditorija, nav auditorijas, bliežam, tāpēc, ka tā ir tendence mums vajag. Nu, tā arī ir kļūda. Taisīt kanālu pēc dažādus, lai mēs sasniegtu tos, jo Ūdra teica, ka vajag 7 touchpoints, tāpēc mēs viņus uztaisīsim. Tā, nē. Domājiet to strateģiski, domājiet pārdomāti, kur tad mēs sasniegsim tos darbiniekus, jo reizēm tas tiešām var būt arī plakāts. Tik tas vienkārši nebūtu. Okay. Jā, es pievienošos, tas var būt plakāts, un par šo jautājumu Evita, ja, ko uzdeva. Es teiktu, ka tur arī otra puse vadītājam būt mazliet apzinātākam, kam viņš sūta, jo ja es šobrīd filozofēju, mēs nezinām ļoti daudz jautājumus, bet ja informācija tiek dota WhatsAppā, piemēram, par rītdienas sanāksmē, ko, tad mēs ejam pēc komunikācijas tādiem kaut kādiem pamatprincipiem, ja, lai ir skaidri izcelts, cikos, kur, kam ir jābūt, kāds man no tā būs labums, un pēc tam iespējams kaut kas ir aprakstīts, kas varbūt nebūs man, ka es drīkst arī pārslīdēt pāri. Tā būtu droši vien arī man papildinājums Marikas teiktajam par to, ka arī vadītājiem ir jāuzņemās atbildība, kā viņš šo informāciju sniedz tiem, kurus viņš jau zina, ka tie ir viņa komandā. Un papildinot vēl par to, ja tas ir ja cilvēki ir klātienē, tad pie kafijas automātiem visu kaut ko mēs varam nolikt, televizoros informāciju mēs varam likt, ja QR kodiņus, vai ja nav QR kodiņu, iespējams, ka tās ir avīzītes. Ja. Tā kā man šeit arī viena lieta, ko es bieži vien smaidot saku kolēģiem HR laukā par komunikāciju, jā, par digitalizāciju, bet neaizmirst to, ka ir arī citi veidi, un ja viņš ir spītējies jau x gadus, pieņemsim 5, viņš negrib, viņš neinstalēs nekādu intrudu savā telefonā, viņam nevajag. Bet tev to cilvēku tāpatās vajag uzrunāt. Iespējams, ka ir jāatrod veids, kur, nezinu, man nepatīk printēt, jo tos kokus man ir žēl, bet tomēr iespējams, ka tur ir kaut kāds iespējas. Tāpēc, ja televizorā var mainīt to informāciju, kad vien vajag, jā. Es teiktu, ka bišķiņ plašāk padomāt un tiešām iet no tā, ko tad mēs sasniedzam, jo man tā pārdoma par to, ka mēs ejam līdzi trendiem, jautājums, vai mūsu tā auditorija ir tik trendīga, jā, lai mēs tagad darītu to, ko mēs esam izdomājuši pēdējā konferencē, dzirdot, kas jādara. Tā. Ir vēl viena piebilde, es vēl tā iedomājos. Viens ir, protams, tas kanāls, otrs tas vēstījums. Un arī tu, Laura, ļoti labi pateici, ka tad, kad mēs arī nododam vai kā vadītāji vai kā komunikācijas cilvēki šo vēstījumu, tad tas veids, kā to darīt, ir ļoti vienkārši. Vienkārši norāda to labumu. Kas ir tas labums? Tāpēc ziņas par to, ka mums tur ir audas apgrozījums par tik un tik, tas neko neizsaka. Tā ir ļoti svarīga ziņa, bet tu dievi padomā no tās kāda punkta, ko no tā gūs darbinieks. Vai tie ir papildu labumi, vai tas ir vēl kaut kāds aspekts, un arī to ziņu tādā veidā strukturēt no tā, ka, un ja tur ir kāds, kas skar šo cilvēku, kāda pievienotā vērtība, tad lasīs to ziņu. Es zinu, ka lasīs. Es varu iedot ļoti lielisku piemēru. Mums ziņu plūsma ir diezgan sadalīta pa nedēļas dienām, un tad, kad mums ir izsūtīta kāda ziņa, piemēram, par security, tātad drošības jauninājumiem, kur tur ir aprakstīts viss, mēs redzam, cik ir atvēruši, cik redzējuši to ziņu, cik ir ielikuši īkšķīšus un kāda ir tā reakcija. Mazums kāds komentāru ielicis, kas tā ir ļoti reti, kad gadās. Bet tādā mirklī, kad mēs izspēlējam biļetes uz Robija Viljams koncertu,
Jūs pat nespējat iedomāties, kādā ātrumā mums ir sabiruši komentāri, un visi to ziņu ir redzējuši. Un te ir atbilde uz Marikas to Jā. komentāru, ka kāds man, cilvēkam, kurš šo lasa, kas man no tā? Un tam vēstījumam, tie, kuri veido šo saziņu, ir jābūt ļoti skaidram. Ļoti skaidram. Ja? Kas man par to, nu nevis kas man par to būs, kas ir tā pievienotā vērtība man šo ziņu izlasot. Vai arī, vēl pat turpinot, man liekas, te var tā kā plūst. Vai arī viens ir, ko tu iegūsti, vai ko tu zaudēsi. Šis tas negatīvais rāmējums. Šis ir ļoti triki un tāds gājiens nesmugs, bet reizēm, ja tas skar kaut kādu drošību vai jauninājumus, tu tur, nezinu, nevarēsi šito izdarīt, neizdarīsi savu darbu. Tev ir tur obligāti jāinstalē. Nu, es murgoju, tas piemērs tāds triviāls. Bet jā, tā kā reizēm arī tu to pagriez otrādi. Bet tas vēstījums saturs ir ļoti būtisks. Ne tikai, kur komunicē. Pilnīgi piekrītu sevišķi arī mūsdienās, kad ienākot arvien vairāk millennials un Gen Alpha cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie viņiem targetētas informācijas un atrastās uztveres, tad, man personīgi neinteresē arī tās 15 ziņas, kas tur bija atnākuši, un what's in it for me, jā. Bet tas ir absolūti saprotams. Jā, tieši tā, tāpēc es iedošu vienu piemēru, kur, man šķiet, es tāds cilvēks, kurš visu kaut ko lasa. Mums tātad nesen kā bija ārkārtīgi brīnišķīgs pasākums, paldies mūsu mārketinga komandai, kur taisīja reivu ballīti no rīta 7:30. Un es, ņemot vērā, ka es esmu pie vadības galda un es to dzirdu, ka tāds fakts būs, es neatvēru nevienu e-pastu, es neatvēru uzaicinājumu šajā te mūsu kalendārā. Mums pie spoguļiem toaletēs bija salikpināti QR kodi, lai apskatītos pieteiktos. Bet es tiešām, man tā informācija man šķita, ka, es taču kaut kā lielos vilcienos zinu. Es atnāku uz darbu tajos 7:30, tur jau ir ballīti, kafiju pasniedz. Tas, ko es neizlasīju, tāpēc, ka es neatvēru, bija, ka ir jāierodās uz šo ballīti, jo tas ir par godu koru kariem, atbilstošā kora krāsā. Un es aizēju uz to darbu, un man prasa, tu tā tad atbalsti šo kori, un man tāds... Jā, bet tas ir tik cilvēcīgi, jo arī pirms mēs sākām šo sarunu, mēs jau ar Nauru ieskicējām, ka komunikāciju tādu ideālu mēs noteikti nekad nedabūsim, tāpēc, ka dienas beigās tas ir cilvēcīgi, ka mums ir visa pasaule vēl apkārt un gribēt, lai mēs visu paspējam izlasīt un iedziļināties, vai grūti. Tāpēc tur vien tā informācijas dozēšana un skaidra tā komunikācija ir viena no pamatprincipiem, kas mums ir jāievēro. Tas arī teica, tāpēc arī tas triviāls bija tas nosaukums, ja būtu burvju nuiņi, ko mēs darītu. Diemžēl tās burvju nuiņas nav. Mēs, lai arī katrs strādājam kādā nozarē uzņēmuma organizācijā, tad mums ir jārēķinās, ka 100% mēs, diemžēl, nekad mēs nesasniegsim, jo, protams, tur ir runājot par procentiem, arī mainīgās daļas, kas ir dabīgā mainība un vienkārši cilvēki, kuri ir neiesaistīti un tādiem, kuriem darbs ir darbs un visi man vairāk neko nevajag zināt, un tie vidēji dažreiz ir kādi 10-15%, bet, galvenais ir jums arī, nodrošināt, nodrošināt ir uzsvers arī tiem uzņēmumiem, kuriem ir koplīgumi, ir nodrošināt šo iespēju darbiniekam, jā. Zinām, ja mēs arī par šo iekšējo komunikāciju runājam, es vienkārši gribēju vēl pāriet, pēc tam mums te laiks iet un vēl jautājumi ir tas, kad kad arī es saskaros un esmu redzējis arī situāciju, kurā uzņēmumā 20% no personāla ir tehnoloģiski nepratīgi, bet tomēr tā komunikācija norisinās mūsdienās tajā visātrākā veidā caur tiem telefoniem. Un kā tad viņus sasniegt un ko darīt? Un galvenais jau ir nodrošināt. Un arī mūsdienās tas telefons, teikt godīgi, iepirkumā vairumos jūs varat uzdāvināt savam darbiniekam to telefonu. Tā. Labi, bet pirms es gribēju pāriet vēl pie vienas citas svarīgas sadaļas, jo, ja mēs runājam par iesaisti, tas jau ir posms, ka mēs esam iestrādājušies uzņēmumā, bet šī te mārketinga sadaļa, šī te employer branding sadaļa, atlases procesa sadaļa un komunikācija jau pašā sākumā ar šo te kandidātu, ar cilvēku, kurš ir iepazinies ar sludinājumu. Mums arī ar tevi bija heated diskusijas pirms tam, Laura, par šo. Ko tu ieteiktu darīt atlases procesā no komunikācijas puses, jau skatoties uz to darbinieku? Kāds ir tavs ieteikums?
Kā Mums vajadzēs nodarbināties ar vēl 2 komunikāciju stundas Jā, šim. kandidātu pieredze. Bet mums cits ir, topiks. jā, bet mums ir tieši 3 minūtes, Laura, tev. 3 4. minūtes. 4. Ārprāts. Labi. Jā, Arī tur tas ieiet apakšā zem stratēģijas, ir jābūt ļoti skaidrām līnijām, kas, kāpēc, kādu ziņojumu mēs gribam nodot, sākot no vizuāļa, kur mēs to publicējam, kāda ir user experience, ja viņa pieredze piesakoties, viņam nākot pie mums ciemos, sazvanoties, kas ir tas, ko mēs gribam, lai viņš sajūt par mums kā darba devēju, un tāpatās arī tālākā komunikācija atlases procesā, vienalga pozitīvā vai negatīvā, jo mūsu mērķis ir, lai tad, kad viņš iziet no mūsu mājas, un mēs viņam, piemēram, sakām nē, bet viņš saka, šī ir ritīgi feina vieta, kur strādāt. Ja? Un tas tiešām iet, mēs esam daudz ar to strādājuši, mums ir noteikti daudz lietas, ko uzlabot, bet tā ir daļa no komunikācijas stratēģijas, jo to nevar atraut no vispārējā. Es nezinu, vai es iedevu atbildi, bet tas ir tas, kas man pirmais nāca prātā. Man būs arī pēc tam papildu jautājums, Marika, tavā ieskatā, kāds būtu, nezinu, tavs ietekmējums novērojums tieši šajā atlases procesā, kad mēs arī kā promotējam sevi kā darba devēju, darba tirgu un arī tajā pieredzē kandidātu. Jā, kandidāta pieredze ir atsevišķa tēma. Jā, man par to ir viss kaut kas sakāms, jo es esmu bijis arī visādos atlases procesos, reizē vienkārši testējot, kas tur izskatās, jo esmu daudz pie darba devēja uzlabošanas strādājusi. Un, man liekas, nav nekas ļaunāks par neapmierinātiem, nepieņemtiem darbā kandidātiem vai bijušiem. Precīzi. Ļaunāks auditorijas vienkārši nav. Tāpēc, un to kaut kā reizēm par to neiedomājas, un tas ir tāds, es teiktu, tāds slīdīgs lauciņš, proti tas ir vairāk HR, tas īsti nav tāds komunikācijas cilvēku lauks, bet tad komunikācijas, vismaz manā pieredzē, bet cilvēki tā kā grib tur ielīst, kā mēs tā kā parīvējamies, saprotam, kāds tās atbildības, ko mēs tur daram, bet manā pieredzē, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas ietekmē darbdevēja tēlu. Un ko es varētu papildināt, ka, parasti tā kultūra ir tāda zināma, aprakstīta stratēģijā, biznesa mērķos, arī personāla vadības stratēģijās un arī tāda sajūtāma, tad arī meklē šādus kandidātus. Ja? Tad arī papildina šo kultūru. Ja tu sagaidi aktīvs cilvēks, kas tev sniedz komentārus, un jūs esat tādi atvērti, droši organizācijā, tad attiecīgi tad jāpieņem ir šie kandidāti, un tas attiec arī uz vadītāju līmeņiem. Tad, jo tā kā cilvēks tev pēc prasmēm atbilst, bet tā kā sajūta līmeni, tu saproti, ka nē, viņš varbūt netik ļoti iederēsies, tad varbūt tad ir jāpārskata šie lēmumi. Varbūt es te kaut ko murgoju šobrīd, bet man liekas, ka kultūras jautājums un tas un tieši atlasīt to savu cilvēku, tas arī ļoti svarīgi. Un no tā arī ļoti, ļoti būs komunikācija, iekšējā komunikācija atkarīga. Man arī tad, kāpēc uzvirzīju šo jautājumu, jo pašam man arī bijuši nesen komentāri arī no maniem paziņām draugiem, un par šo ir runāts jau gadus, man liekas, patiešām jau kopš Smart HR sākumiem 17. gadā arī. Un vispārīgi, kad komunikācija atlases procesā ir vitāli svarīga, jo tas arī parāda jūsu uzņēmumu kultūru un nākošos, teiksim, procesus. Jā, jo tu saki savās vērtībās, ka tev ir svarīgs cilvēks, un tu viņam pat neatzvani, kad viņš ir bijis ciemos pie tevis. Un ir tāds mīļie cilvēki, par ko mēs runājam. Un sakam, ka nevaram atrast darbinieku. Jā, šis ir, tāpēc gribēju arī tev uzjautāt tavu viedokli, Laura, par šo, un arī, protams, arī tavu. Sarunu valodā mums te žargoniski tas ir dēvēts par ghostingu. bet jā, es nezinu, kāds ir tavs viedoklis, jo patiešām mūsdienās ir tik daudz iespējas automatizēt procesus un pateikt, jo atbilde nē arī ir nē. Un tas, jā, es piekrītu. Un absolūti šeit nav vispār nekādu atrunu, pilnīgi nekādas no uzņēmuma puses nepieņem nekādas atrunas. Un arī mūsu gadījumā vienīgais, kur es pieļauju, ka mums var, un mēs esam tikai cilvēki, mums var rasties kļūda, ir cilvēcīgā kļūda. Visos pārējos gadījumos mēs patiešām šim pievēršam ārkārtīgi lielu uzmanību tam cilvēkam, tas cilvēks ir pēc tam komunikators tālāk. Ja? Un maza reklāmas pauze. Tātad skatieties Ziloņas studijā. Mēs par ghostingu runājām. Un tur patiešām mēs runājām par to, kas ar citu interesanti, ka mēs tādās privātajās attiecībās it kā tolerējam to ghostingu, bet darba nē, ka man šeit abās divās nevar tolerēt. Atbilde nē ir pieklājības norma komunikācijā. End of story. Ja? Man vismaz tā šķiet. Es nezinu, Marika, kā tā šķiet? Nē, es esmu ļoti tāds liels oponents pret ghostingu, un es esmu pat arī pieredzējusi, un tas ir
Pilnīgi gribas pašai tā kā proaktīvi tā kā uzrunāt un saprast, kas notiek, jo tā ir tā ļoti, ļoti būtiska kandidāta pieredze. Un tieši tā, kā tu, Naura, arī teici, ir tik daudz veidu, kā tu to vari atvieglot, tik daudz rīku. Jo, es saprotu, es esmu arī pati atlasījusi cilvēkus savā komandā un piedalījusies, to darījusi ļoti proaktīvi. Un, es nevaru vispārināt, bet man nebija sajūta, ka man ir grūti kādu atrast. Tāpēc, ka tā komunikācija un tā atdeva, tas, kā es pati ieguldījos un kā es meklēju un kā es runāju, tas bija kaut kāds tāds, man likās tāds, tas parāda, kas mēs esam un ko mēs šeit vispār darām šajā organizācijā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pat, ja mēs nepieņem šo cilvēku darbā, vai viņš neiztur kādu kārtu, tad paiet kaut kāds brīdis, tad noteikti komunicē. Man bija tāds gadījums, kur es pieteicos, es biju gan ļoti, ļoti sen, un tad pēc 3 mēnešiem, vairāk nekā 3 mēnešiem, es meloju, pēc gada es saņēmu atbildi, ka, mēs tā kā jau paņemam cilvēku, pēc gada. Tā kā, jā, tā bija varbūt labāk vēlāk nekā nekad. Jā, arī protams, paldies, bet tur bija laikam atjaunots tas konkurss un kaut kā viņi tur laikam gribēja tos visus neuzrunāt, atkal uzrunāt un tā nedaram, jā, tas nav nopietni šobrīd mūsdienās. Klau, stunda ir gandrīz paskrējusi ļoti, ļoti, ļoti ātri. Es domāju, mēs varētu vēl diskutēt stundām ilgi, bet mums ir arī komentārs un jautājums no Ivo puses. Jā, pirms es to norasu, varbūt gribu no savas puses uzjautāt pēdējo jautājumu jums abām. Arī tādu 3 minūšu domu lidojumu, izpratni par to. Ja mēs runājam par nākotni, tehnoloģijas attīstās, AI ar vien attīstās un attīstās, uzņēmumi arī ikdienā izmanto šos te chatbotus un asistents virtuālos un, protams, arī šī ģeopolitiskā situācija. Vispār pasaule ir crazy. Jā. Tad kā jūs saskatāt turpmākajos, 5 gadē, varbūt Marika to var paturpināt, kā tu saskati, kā varbūt attīstīsies iekšējā komunikācija, vai varbūt tā paliks aptuveni šādā pašā ietvarā? Kas tev liekas, jā, kas notiks turpmākajā 5 gadē? Bija tāds, man liekas, Saimons pētnieks, kurš arī jau 70. gados jau teica, ka mēs tagad dzīvojam tādā informācijas pārbagātībā. Un tagad mēs jūtam, ka tas paliek ar vien vairāk, jo organizāciju darbdevēja komunikācija konkurē ar visu, ko mēs patērām. Mūsu ikdienu, mūsu medijus, sociālos medijus un vispārējo. Un tad, mana burinuņa, kā man šķiet, tad tas, ko jau iet un ko dara, ir tomēr konsolidēt šos kanālus, jā, tā kā saprast, kā mēs varam, nevis mums ir, es esmu bijusi organizācijā, kur bijuši 30 dažādas sistēmas, 30, jā, katra atbild par savu, tātad šo apvienot un saprast, kā mēs varam, piemēram, kaut kādas mācību platformas apvienot ar komunikācijas platformām, lai to samazinātu, jo vienā mirklī vienkārši arī darbiniekam vienkārši var nolaisties rokas, un viņš haosā. Orientēties, iet uz to divvirzienu, uz to, kad darbinieks iesaistās procesos, jo tu pieņem lēmumus, jo tu iesaisties procesā, tu daudz, arī pētījumi rāda, ka tu daudz vairāk seko un tu daudz vairāk piekrīti tam, ko tu tur mēģini iepārdot vai mēģini ieviest. Noteikti ir arī, es pati neesmu gan visus iztestējusi un pārbaudījis, bet es zinu, ka ir arī AI rīki, kas ar vien vairāk iet, kas tev labāk palīdz tieši segmentēt, nodot pēc noteiktiem kritērijiem, kurus tu pats ievedi šos dažādos vēstījumu formātus, gan valodas, gan arī to, kā tu nododi informāciju, tās tehnoloģijas noteikti būs. Vēl bija tāda interesanta rīka, ka, piemēram, tu ieliec ziņas tekstu, vai tā ir preses relīzes formāts vai cits formāts, un tev šo ziņu parāda kā video, jau ar tādu ģenerētu avataru, kas izstāsta pēc ziņu diktora. Un tur, piemēram, tas Eidžēni ir tāds vai Kolosā, kaut kas tāds, jā. Nav varbūt kaut kāds pilnīgs jaunums, bet arī kaut ko tādu var izmantot. Bet vairāk iet uz to divvirzienu, konsolidēt, samazināt kanālus, bet tomēr paturēt vairākus nevienu. Un, jā, klausīties, ko darbinieki saka, kā viņi jūtas. Viņi, man liekas, zina vislabāk, jo par komunikāciju ir atbildīgs ik viens darbinieks, jā? Nevis komunikācijas cilvēks vai vadība, bet ik viens. Laura? Jā, droši vien mēs varam spekulēt, kas nākotnē būs. Rodās arī idejas, ka vispār cilvēki atmetīs visu un atgriezīsies 90. gados.
proti samazinot maksimāli to informāciju. Informācijas plūsma ir ārkārtīgi liela, bet es ticu, ka tā personalizētā komunikācija tas ir tas, kas mums daudz vairāk, kam mēs jau šobrīd pievēršam uzmanību, bet vēl noteikti daudz ko var izdarīt divvirzienu. Es vienkārši tā iedomājos nākotnē. Man ir mans telefons, es ieju iekšā, man ir 3 minūtes, kas man šodien ir jāzina par manu, kas ir aktuāls, ja, un tas ir personalizēti. Un tur vēl piesaistās klāt, hei, tev vajadzētu šodien apgūt kaut ko jaunu, kas tev aizņems tur tik un tik minūtes kā microlearnings, ja, bet ka tas tev nāk līdzi ar tavu asistentu, botu kaut kādu, kurš tev pavada ikdienas, palīdzot to informācijas gūzmu sasortēt un tajā īstajā mirklī saņemt. Tā kā varbūt tas būtu tas, kā man šeit būtu, pie tādas ideāliem apstākļiem. Un, protams, ka tā komunikācija notiek tur, kur notiek darbs. Ja? Es palieku pie tā, jo tas, manuprāt, ir fundamentāli svarīgi komunikācijā tie, kuri sniedz šo komunikāciju, lai viņi sasniegtu savu mērķa auditoriju. Okay, paldies. Tas, ko es saskatu, patiešām arī piekrīt tev, Laura, kad arvien vairāk un vairāk tas AI chatboti un tie asistenti ienāks mūsdienās, un arī arvien vairāk man, kā arī darbiniekam, gribās to atbildes sadabūt ātrāk. Līdz ar to tas būs tāds ļoti ātrs veids, kā no vienas puses tam darbiniekam iegūtu informāciju tagad, šeit un uzreiz, kaut vai pa nakti pamostoties 3, netraucēt HR vai kolēģis, bet uzjautājot. Un otrs ir arī tas, ko zinu, kā gudri arī runā Gartner, bet arī to mēs redzam Latvijas ietvaros reģionu, un tāda ir šī nākotnes to human-centered pieeja, jo tās tehnoloģiski kanāli vienkārši tu tik daudz ir, un tad at the end of the day cilvēks ir tā visa centrā. Tas ir, ko tu gribi no viņa, lai viņš sasniedz un saņem šo informāciju, kas viņam ir aktuāla, lai viņš ir lietas kursā, vai arī tu viņu nober un nezinu, pamet overwhelmed, nezinu, kā to Tiec galā. Jā, tiec galā un tā. Es ceru, ka mums vēl ir minūte, vai jums ir jāskan dāmas, jo īstenībā ļoti labs jautājums, Ivo, tev komentāru es nolasīšu, bet Ivo, uzjautāšu tev to pēdējo jautājumu. Ivo atstāja mums komentāru, paldies par komentāriem, tas, ko es dzirdu, un ir tomēr info nodošana un asinhronā komunikācija, tas laikam īsti nav dialogs. Dialogs, piemēram, ir jebkurš darbnīcas tipa pasākums, kurā kāds facilitē un kur nav anonimitāte, bet drīzāk intimitātes aizmitņa veselīgai cilvēcīgai komunikācijai. Un otra lieta, vai esat kādreiz pavērojuši, kas notiek pasākumos kafijas pauzēs? Atstāšu jūsu ziņā secinājumus. Komunikācija, sarunas. Un atbildot Laura uz tavu komentāru par 100% iesaisti, tas ir atkarīgs no sarunas, sapulces, pasākumu formāta. Ir formāti, kas ļauj iesaistīt visus, visu laiku, bet, protams. Un tad, Ivo, jautājums ir, secinot, tātad arī noslēgošais mums šodien, vai iekšējā komunikācija nav arī par to, kā darbinieki sarunājas savā starpā, kur šeit mēs nospriežam robežas, ka, hei, šī ir jūsu privātā saruna, vai šī ir uzņēmuma politika, par to jūs nedrīkstat runāt, un kāda ir, kā darbinieki sarunājas savā starpā. Vulgāri, laipni. Tā jau ir uzņēmuma kultūra, kur ir daļa no komunikācijas. Un es nevaru atraut vienu no otra to. Tas ir tas, kā mēs atļaujam savā organizācijā vienam ar otru runāt. Un te jau tās robežas mēs nosakam paši. Gan tie, kuri jau strādā, gan tie, kuri jaunie pievienojās, viņi jau šo te mūsu veidu, kā mēs to darām, diezgan ātri nokopē. Tā kā tā ir daļa no kultūras. Arika? Tās ir tās neformālās sarunas pie kafijas, un ja tur notiek tādas, varbūt, tādas toksiskākas sarunas, tad mēs domājam, ka varbūt kaut kas īsti nav kārtībā. Ja mums nav šādas vērtības, un parasti nav šādas vērtības, tad mēs saprotam, kas tur īsti ir. Parasti tas netiek regulēts ar sankcijām, bet vairāk ar tādiem rekomendācijām. Bet tās rekomendācijas nevar būt, ziniet, mums tagad tenkus te nav pieļaujamas. Drīzāk nē, drīzāk tas ir par kaut kādiem oficiāliem paziņojumiem, par kaut kādu konfidencialitātes līmeni un informāciju. Bet jā, tas ir tāds kultūras jautājums, vai mēs vispār tolerējam, tādā personiskā līmenī šādas lietas vai netolerējam. Es mazliet vēl pieliekot, tas varbūt arī tieši norādāms, ka tā pie mums nenotiek. Mēs aiz muguras neaprunājam, tev ir problēma, ej anonso to, ja ir brīva vieta, bet redz, te ir atkal. Ir jābūt videi, drošai videi, kur tu esi sadzirdēts, kur tavu komentāru sadzirdēs. Ja tā nav, tad runas pie kafijas automāta pīpētavā vai jebkur būs, un tas ir jau ir cits, tas jau ir par kultūras veidošanu, cik mēs esam atklāti un atvērti. Un cits temats.
Es Cits domāju, temats. jā, Vēl 2 stundas. es domāju, jā, ja jūs varat identificēt kādu, kurš izvedās toksiski, nu tad nav pa ceļam atvainojiet savu rīzi. Es tomēr arī tas, mēs piesaistam tādus cilvēkus, kādi mēs arī paši esam. Un spried pēc manis, pēc maniem draugiem, kā pēc kolēģiem. Nu, lūk, un, nu, labi, Klau, mēs esam jau pāri laikam. Es ticu, ka katram no mums ir jāskan savās turpmākajos ikdienas gaitās. Vēlreiz 1000 paldies, Laura. Paldies, Marika, ka pievienojāties šodien. Man liekas, bija ļoti daudz ko pārunājām, bet tā sāls ir, es domāju, būt atvērtiem, patiešām skaidri komunicēt. Un diemžēl nav mums visiem burvi noiņas. Varbūt, kādi pēdējie vārdi no jums, pirms mēs skrienam ikdienas tālākajos daitos un tikšanās? Marika. Es nezinu, es tik daudz ko pateicu. Nē, nu vienkārši, redzi, ka uztveram to komunikāciju ar visu nopietnību, strateģiski, paņemam atbildību arī uz sevi, ne tikai uz tiem komunikācijas cilvēkiem vai vadības komandu. Un veidojam šo drošo vidi kopā. Paldies. Super, paldies. Un no manas puses arī paldies. Un 3 lietas. Viena lieta, ko es atkārtošu 3. reizi jau, bet tiešām komunikācija notiek tur, kur notiek darbs. Atcerieties, lūdzu, par to visiem, kur šo klausās. Otra lieta ir par to, ka, ja kaut kas netika atbildēts vai ir jautājumi, droši man rakstiet. Un es ticu, arī Marika ir atvērta, rakstiet LinkedInā. Un 3. lieta, ko es novēlu katram, un tam mēs nepieskārāmies organizācijās, HRs ar komunikāciju draudzējās. Un tad notiek maģija. Jo es esmu dzirdējusi, ka ir tādas 2 nometnes. Es pati to neesmu pieredzējusi. Tas ir šausmīgi. Tāpēc es novēlu sinerģiju tajā. Un ja kādam ir jautājumi par šo, es noteikti arī varu atbildēt, jo man šeit mēs brīnišķīgi jau rādām. Mums būs vēl labāk, kā mums šeit komunikācijas starp mārketingu un HR veido ļoti labu pārdomātu komunikāciju. Lūk, sadarbojamies. Zelta vārda sadarbība par šiem pamatiem. Paldies jums. Un paldies arī visiem, kas šodien mums pievienoja šai diskusijai. Tiešām ceru, ka jums bija arī ļoti vērtīgi. Nevarēju sagaidīt, vai ļoti patika saruna ar jums. Man liekas, vedās ļoti raiti. Un tas arī viss, ko mēs šodien pārunājām, mēs varam pateikt vienu vietu. Un ja mēs runājam arī par to platformu, kur mēs tagad runājam par Melpu, tad tiem, kur ir interesi uzlabot jebko, par ko mēs šodien runājam, sazinieties ar mani. Es to varu jums palīdzēt realizēt. Un vēlreiz paldies jums par pievienošanos. Paldies. Un tad jau mēs tiekamies kaut kur šeit pat, kādā no pasākumiem vai mītiņām konferencē. Vai visiem vēl, mēs nāksim. Paldies, dāmas. Tā.